persiešu tautas pasaka ķirbja meitene. Reiz dzīvoja vīrs ar sievu. Ilgi viņi jau dzīvoja, bet viņiem nebija bērnu. Kādā dienā, kad vīrs ar sievu novāca ķirbjus, sieva gaužas. Ja mums būtu meitiņa, kaut šim ķirbim līdzīga, arī tādu es viņu mīlētu. To teikdama, viņa ķirbi ielika grozā, bet ķirbis, ko domā, izveļas no groza laukā un ierunājas cilvēka balsī. Labi, māmiņ, es būšu tava meitiņa. Mātei no brīnumiem mute palika vaļā, bet ko darīsi? Paņem ķirbi klēpī un nes uz mājām. Pamazām vecīši pierada un iemīļoja ķirbja meitiņu. Ķirbja meitiņa auga dienām, kļuva aizvien lielāka un gudrāka. Pienāca laiks sūtīt ķirbja meitiņu skolā. Skola atradās blakus padišaha pilī, un padišaha dēlam patika no pils logiem vērot skolas bērnus. Padišahs, tas ir tituls, tas ir karalis austrumu zemēs. Tā nu padišaha dēls kādu dienu sēž pie pils loga un skatās, nāk skolas bērni no skolas un līdzi tiem ripo ķirbis. Padišaha dēlam lielie brīnumi. Nākamajā dienā viņš atkal pieiet pie loga un redz, no ķirbja izkāpj brīnumdaļā meitene. Tā skaistākā par pilnu mēnesi. Meitene pakāpās uz vīnogulāju balstiem, norāva vīnogu ķekaru un ņēmās mieloties. Tad iekāpa atpakaļ ķirbī, paslēpās un aizripoja uz mājām. Padišaha dēls uzreiz iemīlējās ķirbja meitenē. Iemīlējās tik ļoti, ka nekur miera rast. Nākamajā dienā, kad ķirbja meitene atkal bija izkāpusi no ķirbja un mielojās ar vīnogu ķekariem, Padišaha dēls izsteidzās ārā, noķēra meiteni un uzvilka viņai pirkstā savu gredzenu. Bet meitene tai pašā brīdī paslēpās ķirbī un aizripoja. Atgriezies mājās, Padišaha dēls saka mātei: Māmiņ, es gribu ņemt sev sievu, bet ņemšu to meiteni, kurai pirkstā ir mans gredzens. Nu, Padišahs izsūtīja savus kalpus pa visu zemi, lai tie apstaigā mājas un uzmeklē meiteni, kurai pirkstā būtu dēla gredzens. Vairākas dienas Padišaha kalpis steidza no mājas uz māju, malu malas apgrieza otrādi, bet meiteni, kurai pirkstā būtu Padišaha dēla gredzens, nekur nevarēja atrast. Beigās viņi aizteka līdz mājai, kurā dzīvoja ķirbja meitene. Pieklauvēja pie durvīm un vaicā: vai šai mājā ir kāda meitene? Ai, labie ļaudis, nesmējieties par mani, atbildēja vecā sieviete. Jūs taču zināt, cik ļoti es ilgojos pēc meitas, bet Allāhs man atsūtīja ķirbja meitiņu. Nu tad nes ķirbja meitiņu šurp, apskatīsim to. Sieva gāja un atnesa ķirbi, bet Padišaha kalpi sāka smieties. Mēs meklējam meiteni, kurai pirkstā būtu Padišaha dēla gredzens, nevis ķirbi. Nebija vēl paspējuši to izteikt, kad no ķirbja pastiepās meitenes roka ar Padišaha dēla gredzenu pirkstā. Māte aiz brīnumiem nezināja, ko teikt. Arī Padišaha kalpi bija pārsteigti un izbijušies, taču viņi steidzās pie Padišaha un izstāstīja viņam visu. Ejiet un nesiet ķirbi ar visu meiteni šurp, Padišahs pavēlēja. Kalpi gāja un atnesa ķirbi. Padišahs un viņa sieva, ieraudzījuši parastu ķirbi, raizējās un bēdājās, bet Padišaha dēls palika pie sava. Zvēru pie Allāha, es precēšu vienīgi viņu. Tai pašā brīdī ķirbis atvērās un no viņa izkāpa tik brīnumdaļa meitene,
ka tā pārsteidza visus ar savu skaistumu un piemīlību. Un ķirbja meitenes pirkstā mirdzēja padišāha dēla gredzens. Nu visi bija laimīgi, nu visi bija priecīgi. Tūdaļ ierādīja ķirbja meitenei istabu, norīkoja 2 kalpones un 1 kalpu meiteni aprūpēt un ņēmās gatavoties kāzām. Kad viss bija gatavs, padišahs lika izrotāt pili, lika 7 dienas dedzināt gaismu un svinēt kāzas. Vēl šobrīd, kad es stāstu šo pasaku, padišaha izrotātajā pilī deg gaisma. Padišaha dēls un skaistā ķirbja meitene svin tur savas kāzas.